Sveicināti! Es esmu dakteris Ēriks Elksnis, Latvijas Amerikas acu centra acu ārsts ķirurgs. Aicinu tevi piedalīties sarunās, kurās izjautāšu kolēģus un viedokļu līderus par aktualitātēm oftalmoloģijā. Kopīgi diskutēsim par nozarei svarīgām un aktuālām tēmām. Paldies, ka klausies! Mūsu podkāsta otrajai epizodē Aci pret aci par acīm. Šodien mums ir īpašs viesis. Un es varbūt atkārtošos, bet ja es saku vārdu okuloplastika, tad ne tikai man, bet lielākajai daļai acu ārsta saimes prātā nāk tikai viens dakteris, un tā ir daktere Iveta Mežetuča. Labdien! Labdien! Daktere ir acu ārsts ķirurgs, kas pārstāv Latvijas Amerikas acu centru un arī Rīgas Austrumu Klīnisko universitātes slimnīcu un specializējusies jau minētajā okuloplastikā, kataraktas ķirurģijā un arī acu onkoloģijā. Jāmin, ka darbi runā par pašu cilvēku, jo arī pagājušo nedēļu pie manis bija pacienti, kurai es esmu implantējis ICL lēcas. Pacienti redz labāk un tagad ir nolēmusi doties tieši pie jums, jo vēlas koriģēt savus plakstiņus. Un jums esot vislabākā slava visā pilsētā, es mazliet pasmējos un teicu ne tikai visā pilsētā, visā valstī. Un lai skatītājiem, nevis skatītājiem, bet klausītājiem būtu pavisam skaidrs, kas tad ir okuloplastika. Pirmais jautājums. Kas ir okuloplastika? Ja? Jā. Cilvēkiem bieži vien okuloplastika asociējās tieši ar kosmētisko blefaroplastiku. Faktiski katrs pacients, kas nāk pie manis kā pie okuloplastiskā ārsta, tad viņš izbrīnā ieplaši acis, kad es viņam jautāju, kas tieši traucē. Kā nogrieziet man plakstiņus, bet tajā mirklī man salicās sirds, kad man saka, kad ir jānogriež plakstiņi, jo būtībā okuloplastika nozīmē saglabāt plakstu kā funkcionālu orgānu, kas pasargā aci. Un kosmētiskā blefaroplastika ir tikai viena maziņa sadaļa no visas okuloplastikas, un okuloplastika sevī ietver gan orbītas ķirurģiju, gan asaru ceļu ķirurģiju, gan plakstu dažādu veidojumu un patoloģisko stāvokļu ķirurģiju. Tā ir ļoti daudzveidīga. Tātad ne tikai blefaroplastika, bet ļoti, ļoti plaša nozare. Ļoti plaša nozare kopumā, jā. Un varbūt atgriezīsimies pie pašiem pirmsākumiem. Kāpēc kļuvāt par ārstu? Es zinu, ka šis jautājums tiek uzdots bieži ārstiem, un jums noteikti nevienu reizi, bet kādēļ? Kādēļ? Esmu piedzimusi Vidzemes mazpilsētā. Mana mamma ir medmāsa. Un līdz ar to, kas notiek bērnībā. Bērnībā mēs dzīvojamies pa slimnīcu. Mājās ir šprices, ir sadurti lācīši, lēles, vai ne? Jā, zinu. Jā, un man bija laikam 6 gadi, kad es pirmo reizi arī mammai špricēju muskulī. Bija tāda vajadzība, un es to izdarīju. Bet es nevaru teikt, ka tajā mirklī es vēl biju domājusi par medicīnu. Pirmais, ko es vēlējos, būt dārzniece. Dārzniece, jā. Un līdz 3. klasē es domāju par to, ka es vēlos strādāt siltumnīcā, audzēt gurķus, un mājās man bija savs dārziņš, un es pa viņu ļoti labprāt darbojos. Bet 3. klasē man nāca apziņa, ka es būšu ārsts. Un kopš tā laika tas nemainījās nevienā mirklī. Un, ja es neiestātos tajā laikā medicīnas akadēmijā, tad es nezinu, ko es darītu savā dzīvē tālāk. Jā, tā kā... Bet iestājāties, un jūs esat kļuvusi par ļoti spēcīgu acu ārstu. Jāsaka, ka tie bija diezgan grūti laiki, tie bija pārmaiņu laiki, tie bija 90. gadi. Un... laikā, kad mums bija jau jābeidz, tas bija 5. 6. kurs, bija šie grūtie laiki, un mums gandrīz katrā lekcijā pasniedzēja teica, ko jūs te dariet, kam jūs šeit esat. Tas ļoti nodzina to vēlmi, to pašapziņu iet tālāk, un mūsu kursa diezgan daudz ārsti arī aizgāja prom no medicīnas. Ļoti daudz aizgāja strādāt farmācijā, vai vispār pameta šo nozari. Arī mani grupas biedri ir to vidū.
Bet tas jautājums no pasniedzēja puses, ko jūs šeit dariet, tāpēc, ka nesaskatīja perspektīvu medicīnā, mediķiem, ārstam būt Jā, nesaskatīja perspektīvu, vērās ciet slimnīcas, jā, tika juku samazina, laiki. bija tie ļoti izteiktie juku laiki, jā, un līdz ar to, jā, tas bija tā, ko jūs darat šeit, ko jūs darat medicīnā, kā jūs sevi redzat uz priekšu. Skaidrs. Jā, Un tas bija 5. 6. kurs 5., 6. kurs, jā. medicīnas studijas, un tad tālāk tas lēmums kļūt par acu-ārstu. Kāpēc? Tas ir ļoti interesanti, jo savā sirdī es gribēju būt reanimatologs. Jau esot vidusskolā, es strādāju vasarās slimnīcā. Bija tie laiki, kad, protams, varēja to darīt. Strādāju par sanitāru, strādāju operāciju zālē par sanitāru ķirurģijas nodaļā, un man bija vēlme vai nu reanimācija, vai nu ķirurgs. Un, jā, šie juku laiki bija tie laiki, kad sanāca tā, ka es to nevarēju darīt. Bet 5. kursā, kad mums bija acu cikls, man ļoti labi padevās acu cikls. Bet esot vienā no tā laika kataraktas ķirurģijas operācijām, es tajā mirklī padomāju, es nekad nebūšu acu ārsts. Es Kāpēc? nekad nebūšu lors, un es nekad nebūšu acu ārsts. Es nezinu, es skatījos šo operāciju, man viņa šķita tik nepatīkama, ka es izlēmu, es nekad mūžā nebūšu acu ārsts. Bet no savas agras jaunības es ļoti labi zinu, ka pielietot šo teicienu nekad nevajag, jo Tieši tā. nekad vienmēr nāk atpakaļ. Un beigās jūs esat katarakts ķirurgs. Un es esmu kataraktas ķirurgs, un man patīk to darīt. Tieši tā. Un tajā laikā, jā, atšķirībā no daudziem citiem rajonu bērniem, kas dzīvoja medicīnas akadēmijas kopmītnēs, mums toreiz vieta viņās nebija. Mēs dzīvojām Gaiļezera medicīnas skolas kopmītnēs. Un tur es arī draudzējos ar vienu māsiņu no Gaiļezera slimnīcas, no acu nodaļas. Un tajā visā sajukumā viņa teica, varbūt atnāc pie doktoras Ligutes, pastažē, paskaties, kā tas būs. Un jā, es aizgāju, ko man bija darīt. Naudas nav, izdzīvošana nav, ir kaut kā jātiek galā. Es aizgāju stažēt, un tajā laikā bija tikko izveidojies arī Latvijas-Amerikas acu centrs. Un mana kursa biedra drauga mamma bija doktore Rūta Stabiņģe, kas bija izpildu direktora Latvijas-Amerikas acu centrā, un viņa meklēja, vajadzēja asistentu. Ja, medicīnas asistentu, un mans grupas biedrs zināja, ka es tā kā jau stažēju tajā oftalmoloģijā, un viņš man piedāvāja. Un tas ir tā kā būt īstajā vietā un īstajā laikā. Un tā es nokļuvu Latvijas-Amerikas acu centrā. Tātad visas zvaigznes sastājās, liktenis un Visas zvaigznes sastājās, lai es nokļūtu tieši tur, par ko es esmu bezgala pateicīga, jo no saviem pirmsākumiem es sāku apgūt gan acu-ārsta profesiju, gan arī attieksmi pret pacientiem tieši no privāta klīnikas viedokļa, kas pēc būtības saskanēja ar to, kā es vēlējos būt un kāda es vēlējos būt. Un jā, man bija visa tā iespēja, man bija piemēri pretim, kas strādāja tieši tādā veidā, un kas var būt labāks. Piemēram, ir ļoti liela nozīme. Un man tas nākamais jautājums varbūt ir tāds, kad es atceros sevi, es arī vēlējos kļūt par acu ārstu, jau 5. kursā to zināju. Un man profesors Raibards terapijas ciklā teica, ko tu tur darīsi? Tā ir tik šaura nozare un tā tālāk. Jā, neizpratne par to, kādēļ izvēlās oftalmoloģiju. Un visi vēlas operēt kataraktas, bet ja operēt kataraktas var jebkurš. Jā. Vai ne? Vienkārša procedūra, vienkāršās, jā, tieši tā. Neiedzinoties refrakcijā vai ar komplikācijām. Bet okuloplastika, kāpēc nonācāt līdz okuloplastikas virzienam? Tajā laikā, kad es vēl biju asistents, kad es būtībā tuvojos rezidentūras beigām, varbūt man nebija tāda rezidentūra, kā ir mūsu pašlaik rezidentiem. Esmu laikam viens no pēdējiem acu ārstiem, kas ieguva šo acu ārsta certifikātu, neizējot oficiālu rezidentūru, bet kā ārsts asistents strādājot citu ārstu tā kā pavadībā.
Tad kaut kādā mirklī jau bija jāizlemj, ko tālāk arī Darīt, darīt. jā. Un tajā laikā ar okuloplastiku nodarbojas tikai daktare Zvirgzda, un viņai bija nopietnas veselības problēmas, un līdz ar to viņa vairāk vai mazāk bija vai nebija arī strādāt varbūt varoša, bet ļoti laba daktare un tiešām atsaucīga. Tomēr dažādu iemeslu dēļ man neļāva iet pie viņas apgūt šo te profesiju. Nu, to mēs, pamatojums bija tāds, ka viņai nav apmācīta tiesība daktora, nu, tā kā atļauja vai certifikāts, bet tas bija laiks arī, kad es pirmo reizi mēs devāmies ar daktori Ilzi Žarinovu uz Indiju apgūt kataraktas ķirurģiju. Un šajos pirmajos 2 mēnešos, protams, mums bija daudz dažādas sarunas. Viņa bija pamatā tīklenes medicīnas tās Speciālists, jā. tīklenes speciālists, jā, un viņa teica, nu, labi, skaties, es tev apmācīšu to tīkleni, bet atkal tie bija grūtie laiki, un katram speciālistam bija tik daudz darba, cik bija, un es tajā mirklī apzinājos, ka viņa ir mana skolotāja, un es viņai darbu nost neņemšu. Un vienlaicīgi es esmu savā sirdī bijis vienmēr ķirurgs, un es teicu, zini, es ļoti gribētu to okuloplastiku. Viņa teica, bet es zinu, Tallinā ir profesors Artūrs Klets, es Nu, viņu re. labi pazīstu, es ar viņu parunāšu, un tu varēsi pie viņa doties. Un tas atkal bija tāds tiešām pagrieziena punkts, kas ļoti daudz ko mainīja manā dzīvē. Nonākot pie profesora Kleta, tā ir valsts slimnīca, bet atmosfēra ir kā privāta klīnikā, gandrīz ar attieksmi, ar to, kā izturās viens pret otru personāls, ja, kā māca studentus, kā ļauj tev būt tam, kas, ja mēs pašlaik runājam par mentoriem, tad būtībā tajā mirklī viņiem jau tas bija pilnīgi nokārtots. Jā. Profesors Klets kļuva par manu mentoru no pirmā mirkļa, kad saprata, ka es to, ko būšu paskatījusies, mēģināšu arī turpināt darīt tālāk. Atdarināt, jā. Jā. Tāpēc liels paldies profesoram Kletam. Viņš ir ieguldījis praktiski ļoti daudz Latvijas oftalmoloģijas attīstībā. Es domāju, jūs pilnīgi piekrītat Es man. pilnībā piekrītu, jā. Varbūt atgriežamies par rezidentūru. Ja es pareizi sapratu, tad nebija klasiskie 4 vai 3 gadi, kā tas bija iepriekš, bet tas bija vienkārši Nē, tie bija 4 gadi. 4 Tāpat gadi. tās tie bija 4 gadi, bet mēs nebijām tā kā universitātes klīnikā. Es strādāju kā ārsts asistents acu centrā. Tas nozīmē, ka es gatavoju pacientus apskatīju pie ārsta. Mēs darījām praktiski visus darbus. Mēs strādājām ar kontaktlēcām tajā laikā. Mēs varējām veikt pacientam refrakciju. Tas ir kā optometrista darbs, ko pašlaik dara optometristi. Mēs mērījām iolus, tātad aprēķinus pirms kataraktas operācijām. Mēs pasūtījām šos lēcas no vietām, kur tas bija jāpasūta. Ja? Un būtībā tas bija darbs no rīta līdz vakaram, un atlikušajā laikā mēs centāmies lasīt. Mācīties. Mācīties, jā. Apgūt zināšanas. Un tas, kas mums bija iespējams ļoti labi, ka tajā laikā jau profesors Makdermots, kas tad veidoja šo Latvijas Amerikas acu centru, mums bija tomēr piegādājis šīs Amerikas akadēmijas asociācijas grāmatas, un mēs varējām sākt to darīt. Protams, mana angļu valoda tajā mirklī bija vēl ļoti slikta. Es nevaru par viņu lielīties arī tagad. Es biju mācījusies vācu valodu, un šajā mirklī es iekritu šajā te lietā, ka ir jāapgūst angļu valoda. Nu jā, tā kā, bet kā mēs zinām, grūtības, ja nenogalina, tad padara stiprāku. Līdz ar to viss notika, kā bija jāiemācās, bija jātiek tam visam līdzi. Mēs minējām, profesors Artūrs Klets ir mentors. Vai bija iespēja arī stažēties Amerikas klīnikās, Amerikas acu centra sastāvā vai ne? Nē, tieši šajā lietā, tā kā no Amerikas acu centra, ne. Es nebiju nekad bijusi Amerikas kādā no klīnikām, bet es esmu pati vēlākā laikā jau devusies uz tā paša Dohīnijā institūta rīkotajiem kursiem, kadāver dissection kursi. Un, jā, apguvusi kaut kādu daļu arī tur. Faktiski, no okuloplastiku es esmu mācījusies ļoti daudzās vietās. Okuloplastika, redzēt, ir tāda lieta, kur
Kur, jā, viens ir tas, ko mēs skatāmies, grāmatas, ko mēs skatāmies video, bet kur tev ir jāsajūt arī audi un jāsaprot, kas tie ir par audiem. Kas notiek operācijas Kas laikā? notiek operācijas laikā, un tāpēc ir šie kadaver dissection kursi. Tātad tas ir darbs morgā, ja? Jā, Tas ir darbs morgā, un to es esmu darījusi Krievijā, to es esmu darījusi Londonā, Mančesterā un arī Amerikā. Katrā, jā, diezgan plašs tas ir pieredze. plaši, jā. Kas ir jāsaprot? Jebkuri no šiem kursiem maksā ļoti daudz. Reizēm cilvēki brīnās, jā, kāpēc viss maksā tik dārgi. Informācija. Informācija Trīs maksā. dienu kursi maksā 3000 eiro. Ja? Tad iedomājos brauciens un vēl dzīvošana. Ja? Šajā kursos mēs varbūt iegūstam kaut kādu maziņu knifu. 1, 2 Tehnikas detaļu. tehnikas detaļu. Ja? Tas visu laiku neviens nedalās ar savu informāciju tāpat vien. Atveram internetu un izlasam, jā, pamatlietas. Nē, knifu Tieši tur tā, nav. knifi nav. Un Knifu to mēs tur nav. apgūstam tikai maksājot, teiksim, tā lielas Maksājot ar naudas. savu pieredzi un Jā. maksājot ļoti lielas naudas par to. Pilnīgi visu, jā. piekrīt tādā ziņā. Runājām par jūsu izglītību, bet parunāsim par jauno kolēģu apmācību, jo jums ir arī ļoti liela pieredze jauno kolēģu apmācībā. Ir tāds sabiedrībā uzskats, ka, ja, piemēram, cilvēki, jeb rezidenti, kas izvēlās Rīgas Austrumu Klīnisko universitātes slimnīcu kā savu rezidentūras bāzi, iemācās operēt tieši okuloplastiku un plakstus. Ja? Lielākā daļa jaunās paaudzes okuloplastikas ķirurgi tieši mācījušies pie jums. Kā mēs varētu raksturot šo te jauno paudzi? Kā jūs varētu raksturot jauno paudzi? Skatiet, lai strādātu okuloplastikā, tam cilvēkam jābūt ar kaut kādām arī rakstura īpašībām. Nav tā, ka jebkurš rezidents, kas ir Austrumu klīniskajā slimnīcā, acu nodaļā grib nākt pie manis un tur būt. Protams. Protams, bet tie, kas nāk, tad mēs ļaujam arī darīt kaut ko. Un pašlaik ir tik daudz diskutēts par to, vai drīkst pacientam darīt kaut ko rezidents. Ja? Bet visā pasaulē viņi dara. Protams, kā tad viņi iemācīsies? Kā tad viņi iemācīsies? Ar to jābūt loģiskam cilvēkam. Ja? Protams, viņš nedara to, ko var kaut ko sabojāt, bet diegus uzliek, šuves uzlikt, piekoagulēt un skatīties, to viņš dara. Viņš nedara... Kas ir ļoti būtiski izvēloties cilvēku, kam es to okuloplastiku mācīšu? Tomēr sajust kaut kādu saikni. Būsim atklāti, ja? Ja saikne nav, tad arī nav uzticības. Nav uzticības, jā, man ir jāredz, ka tas cilvēks varēs. Es viņu esmu sākumā vērojusi, es esmu sajutusi. Sākotnēji es neņēmu varbūt vērā to, ko es tagad teikšu, bet ja cilvēks grib mācīties okuloplastiku, manās acīs ir ļoti svarīgi, ka viņš neizvēlās tikai kosmētisko blefaroplastiku. Ja es sajūtu to, ka viņš ies šo ceļu, es viņu nevēlos mācīt. Es vēlos, lai cilvēks apgūst to, kas ir jādara medicīniski. Ja? Viņš izlabo plakstu patoloģiskos stāvokļus, plakstu iegriešanos, izgriešanos, plakstu malas noslīdējumu, dažādas veidojumus arī audzējus. Un vienlaicīgi viņš iemācās arī kosmētisko blefaroplastiku. Bet, ja cilvēks domā tikai par šo mantisko lietu, tad mēs attālināmies no ārsta pamatbūtības. Attālināmies no ārsta pamatbūtības, jā, taisnība. Un tad cilvēks to var iet un darīt un mācīties jebkur citur pasaulē. Aizbrauc, apskaties 2 pacientu operāciju, varbūt pieliec roku 1500 eiro. Jā. Lūdzu. Un mācies pakāpeniski, bet tas, kas mums arī visvairāk pietrūkst joprojām, ir tas, ka apmāci, bet arī pēc tam reizēm cilvēki aiziet tikai uz to tīri kosmētisko lietu. Tā ir problēma. Tā ir problēma. Bet tā ir problēma droši vien tāpēc, ka Acārstu asociācija joprojām nav pārskatījusi likmes, kas ir jāmaksā par okuloplastisko operāciju. Jo 40 minūšu darbu mēs saņemam apmēram 5 eiro, un tas ir tīrā operācija. Tā ir tīra operācija, nevis vēl pirms un pēc dokumenti. Tad kurš santehniķis ies strādāt par šādu naudiņu par stundu? Kaut vai auklīti bērnam. Neviena neies strādāt tādu. Tieši tā. Tieši tā, bet tam ir jābūt sirdsdarbam. Jā, tam ir jābūt, es piekrītu, ķirurģijai ir jābūt sirdsdarbam, jo,
Tas arī mans nākamais jautājums, piemēram, operējot, apmācot jaunās kolēģus. Jums noteikti nevienu reizi dzīvē ir bijis tā, ka vēlaties pamest to visu vai paņemt pārtraukumu, atpūsties, vai ne? Ir taču tā bijis. Protams, mēs visi izdegam kaut Izdegam, kādā tieši tā, mirklī. Jā. tieši tā. Un tāpēc droši vien ir tik ļoti svarīgi, ka ir kaut kas cits arī, kas ir ārpus medicīnas un ārpus darba. Jā. Jā, un svarīgi atpūsties. Ir svarīgi atpūsties, jā. Tas, ko es ātri vien sapratu, tad, kad jau radās finansiālas iespējas, ka atvaļinājuma pirmajā mirklī ir jādodas prom, diemžēl. Un pēc iespējas tālāk. Pēc iespējas tālāk, jo Jā. citādi galva neatslēdzās un pienākuma apziņa arī. Un tev zvana Paliek. Tieši tā. pacienti, un tu nespēji atslēgties, jā. Tāpēc tas ir došanās prom. Ideālā variantā man tie ir kalni. Es mīlu kalnus. Un varbūt ne katru gadu, bet vasarā katru otru gadu mēs dodamies. Būtībā tas ir hikings, jā, tā ir Hikings, jā, staigāšana. pastaigas. Jā, tās ir pastaigas pa kalniem. Un otra lieta, tas man ir sirds lieta, tā ir Āzija. Āzija kultūra, Āzija daba. kultūra, daba, cilvēki. Un jā, tas ir tas, ko es ik pa laikam arī gribu satikt. Tā ir tāda vienkāršība. Cilvēki, kas ir savā dabā ļoti vienkārši. Jā, viņa ir atšķirīga kultūra. Jā, man viņa patīk tur uz vietas. Jā, es viņu negribētu šeit, varbūt. Bet tajā mirklī tas man palīdz atslābināties un atkal atgūt spēkus. Jā, Viena no receptēm. viena no Mēs arī iepriekš pirmajā podkāstu epizodē runājām ar doktoru Briedi. Doktor Briedi minēja, ka kustībā ir dzīvība. Kā jūs saglabājat sevi fiziski, es teiktu, spēcīgā formā? Ārstam ir jābūt spēcīgā formā. Kakls, mugura, krusti, tas ir pirmās lietas, kas cieš ķirurgam. Acu ķirurgam ir īpaši. Jā, ir taisnība. Un patiesībā es arī nevarētu dzīvot bez kustības kā tādas. Ko es daru vasarā, vai siltajā periodā es braucu ar divriteni uz darbu. Cik tas ir iespējams, kad nav jābūt īpaši reprezentablā Cik tālu ir formā. jābrauc? Uz vienu pusi man ir apmēram 11 kilometri, tas nav nekas baismīgs. Jā. Bet tāpat. Bet svaigu gaisu pēlpot Jā. var, to es uzsāku Covida laikā, kad bija jāstēž visu dienu maskā, tad elpot kaut kad gribējās. No rīta es parasti vingroju, es to daru mājās. Tas man palīdz gan pamosties, gan tiešām sajust tonusu. Un man ļoti patīk mežs. Vasarā es eju sēņot un ieraugot sēni, es varu skaļi smieties aiz laimes, kā viņa ir skaista. Man ir dārzs, kurā es strādāju. Jā. Jā, tātad ziemā es slēpoju. Agrāk es slēpoju ar kalnu slēpēm, bet pēc ceļgala 2 traumām tad es to pārtraucu un tagad slēpoju ar distanču slēpēm, kā nu protu. Un man ir viena paciente, Māras kundze, varbūt viņa neklausīsies šo te, bet 39. dzimšanas gads, un viņa dod tādu stimulu, viņa katru gadu nāk, un pie manis mēs runājam par distanču slēpošanu. Viņa saka, šajā gadā es noslēpoju tikai 100 kilometrus. Un tad es domāju, ak, Dievs. 39. gadā dzimusi. Jā, kundze. 39. gadā dzimusi kundze, un tad es domāju, ak, Dievs, es tajā vakarā noslēpoju 3 kilometrus, knapi no gultas izkāpu. Un kundze noslēpo pa ziemu 200, un tāda es gribētu būt. Ir uz viņas ko tiekties, vecumā. jā. Jā. Sakiet, lūdzu. Ķirurgiem bieži vien ir novērot kaut kāda rituāli vai māticība pirms operācijām. Vai ir kaut kas tāds jums? Pavisam sākotnēji varbūt bija, bet tagad kaut kā tas jau ir aizgājis Tādā pašplūsmā. vairāk jau pašplūsmā, varbūt tāpēc, ka pārliecība ir Jā, lielāka. pārliecība par sevi. Jā, par sevi. Protams, tu vienmēr apzinies, ka operācija ir operācija. Notikt var viss. Notikt var viss. Vienkārši varbūt, ka šajā dzīves periodā tu jau esi vairāk gatavs tam, kas var notikt. Ja? Kā rīkoties pareizāk tajā mirklī. Ir pieredze. Tieši Jā, tā. un tad kā varbūt vairs tik tādu kaut kādu Tāda noteiktu mainticība nevajag, ļoti lai liela mainticība man nevajag, vairs lai veiktos. Jā. nav. Jā. Labi, tā. Runājām par 39. gadā dzimušu kundzi. Varbūt ir vēl kāds spilgts notikums, pacients, kas ir palicis prātā.
Tas ir varbūt tāds emocionālāks. Es nesen biju sākusi operēt kataraktas. Mēs vēl bijām Tallinas ielā. Un man bija pacients, kurš bija pilnīgi kurlmēms un ar pilnīgi baltām kataraktām. Ja, tātad pilnīgi neredzīgs. Un tas, kas ir, jā, nu, izoperēt kataraktu, tas ir viens. Bet tas, par ko es biju pārsteigta, ir par šī cilvēka tādu paļāvību. Viņš nedzird, viņš nezina, ko es ar viņu darīšu, viņš nesaprot. Bet es uzliku viņam rokas uz sejas, tā, lai tas nomierina. Un viņš tik ļoti ar tādu paļāvību ļāvās, viņš nesaspringa, viņš bija. Un tad, kad mēs, protams, izoperējām to vienu aci un viņa redzēja, viņš bija laimīgs, es biju laimīga, mēs visi bijām laimīgi. Bet par tādu kuriozu bija arī tajā pašā Tallinas ielā. Mēs operējām kataraktu un pēkšņi tā kā zāle sarēba galva, tā kā nevar saprast, vai sakustējās zāle. Es skatos, māsiņa uz mani skatās, es uz viņu skatos. Pacients guļ uz galda, un viņš saka, zemestrīce, tā ir zemestrīce. Un mēs toreiz piedzīvojam to Latvijā, esošo vienīgo zemestrīci, kad operējam kataraktu. Pacients bija tas, kas atklāja. Viņš saprata, viņš teica, zemestrīce. Bet, protams, tajā mirklī, kad tu izoperē kādu sarežģītu gadījumu un tu redzi, kā tas viss iet uz labo pusi, tas jau ir tas, kādēļ mēs strādājam, emocijas. Kas rada šīs emocijas, kāpēc saproti, ka atkal varēsi nakti negulēt, bet būsi laimīgs pēc tam. Jā, gandarījuma sajūta par savu darbu, viennozīmīgi. Jā, iekrīt. Par aktualitātēm vēl viens jautājums. Kas ir jauns oftalmoloģijā? Kas ir pievērsis uzmanību pēdējā laikā? Vai tas ir tehnoloģijas progress vai nezinu, jaunas zāles? Kas tieši ir tas, kas jūsu skatījumā ir jauns? Nu jā, tā kā par pēdējo laiku. Es domāju, ka oftalmoloģijā tas viss svarīgākais ir šī kataraktas ķirurģija ar ioliem, vai ne? Kas, protams, vairs nav tagad radies, bet kas ir tas, kas ļāva pacientiem atgūt redzi un ātri atgriezties darbā. Bet mūsdienās tas laikam ir vairāk tieši ar tīklenes dažādām, tā kā droši vien vecuma vairāk deģenerācijām, bet arī citām saslimšanām, kad mainās šie medikamenti, ja, kad kļūst viņi aktīvāki, kad varbūt retāk pielietojami arī injekcijās. Ceram uz to, ka mums pienākot tajā vecumā, kad šī tīklenes deģenerācija kļūst aktuāla, kad tehnoloģijas būs vēl vairāk gājušas uz augšu un varēsim palīdzēt. Jā, spēcīgākas un saglabāt redzi līdz mūža beigām, jo, diemžēl, tagad tuvojoties tiem 75, 80 gadiem. Ilgāk dzīvojam, jo, diemžēl, tīkla netiek tam līdzi, ja? Un droši vien tagad arī visas tehnoloģijas tiek vērstas uz to, lai saprastu, vai tas būs ģenētiski cilmes šūnas vai vēl kaut kādā veidā, lai šo tīklanīti saglabātu. Cerēsim. Jā, vai arī mikročipu implantācija. Mikročipu implantācija, jā. Skatiet, glaukomas ķirurģijā tik daudz jauninājumu, vai ne? Tas varbūt nav tīri mana sfēra, bet vēl pirms gadiem 20 tad bija tikai viena operācijas metode. Labi, divas pieņemsim, jā, bet viena faktiski. Tad tagad ir šie dažādi implanti, saudzīgākas metodas, drošākas, paredzamākas. Tas arī tas, uz ko mēs ejam. Bet... Jā, un tālāk atliek tikai pareizāka sadarbība pacientam ar ārstu, lai nepalaistu garām to mirkli, kad svarīgi veikt šo te operāciju. Jā, saulēcīga operācija un tas saglabājam redzi, bet arī, piemēram, jau minējāt arī kataraktas operāciju un lēcas. Man, piemēram, paliek diezgan grūti, jo katru gadu nāk jauna lēca. Praktiski jauna tehnoloģija, kas ir jāsaprot un ļoti ir jāskatās šobrīd līdzi, kas mums ir pieejams un kas ir labākais un piemērotākais pacientiem. Jo vairs nav tā, ka mēs izvēlamies lēcu pacientam, bet šobrīd mēs agrāk bija tā, ka mēs izvēlējāmies piemērotu pacientu lēcai. Šobrīd mēs izvēlamies lēcu pacientam, jo to lēcu ir tik daudz, un katram pacientam ir savas vēlmes, ekspektācijas. Jā, tas jau īpaši svarīgi ir strādājot varbūt mums privāta klīnikā, vai ne? Jā. Jo tur nāk pacienti ar savām īpašajām vēlmēm. Prasībām. Un jā, tas būtu tur, kur ir jātur.
Un Līdz. tad mums pēdējais jautājums. Par ko ir vislielākais prieks Latvijas oftalmoloģijā? O. Nestandarta Par- jautājums, bet par ko tad jūs visvairāk priecājaties, ja Par mēs ko es paskatāmies? priecājos? Par to, ka mums aug tiešām brīnišķīgi jauni speciālisti, zinoši. Vēl par ko es priecājos, ka tad, kad mēs aizbraucam uz kaut kādām starptautiskām konferencēm un klausamies par to, ko viņi runā, kaut vai te pašā savā okuloplastikā. Jā, ir lietas, ko mēs varbūt nevaram, varbūt pat jādomā Latvijas birokrātijas dēļ, diemžēl joprojām, bet pamatā mēs darām visu to pašu, ko dara stipri attīstītas un daudz bagātākas valstis. Un varbūt mēs varam pat mazliet vairāk, jo, lai kā mēs nemīlētu austrumu pusi, bet mēs no viņiem esam mācījušies, kā mēs varam reizēm izlavierēt bez lielas finansiālas iesaistības. Jā, protams, to nevar vienmēr ņemt par piemēru, bet reizēm tas ir tik noderīgi. Paldies, doktorei Mežatučai, un paldies klausītājiem. Visu labu! Paldies!